Labdien, es esmu Juris Strautmans, bērnu neiroloģis, Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centra vadītājs. Ja runājam par epilepsijas ārstēšanas un diagnostikas izmaiņām pēdējos gadus 20, 30, un tās ir divas nesalīdzināmas pasaules, kas ir šobrīd un kas bija toreiz. Jāatzīst, ka 90. gados un joprojām arī vēl 2000. gadu sākumā mums bija padomju mantojums. Padomju laikā, diemžēl, iekārta neļāva medicīnai attīstīties līdzvērtīgi rietumu valstu medicīnai, un mēs bijām stipri atpalikuši. Ja? Tad gan diagnostikas iespējas bija stipri ierobežotas, tādas metodas kā elektroencefalogrāfija vai radioloģiska galvas smadzeņu izmeklēšana, datortomogrāfija nebija pieejama. Magnētiskā rezonanse nebija pieejama, kur vēl sarežģītākas elektroencefalogrāfijas metodas, kā video EG novērošana, vai nebija pieejama, pozitrona emisijas tomogrāfija nebija pieejama. Ģenētika arī bija stipri maz attīstīta salīdzinoši, plus zāļu pieejamība bija stipri ierobežota. Un šobrīd mēs esam nokļuvuši līdz situācijai, ka individuāli pacientu līmenī mēs varam nodrošināt visu to pašu, ko vadošajās klīnikās. Viena lieta arī, kas jāpiemina, tad agrāk stipri izplatīta bija tāda diagnoze kā epilepsija, viens vārds, ja, kas būtībā neatbilst patiesībai. Epilepsija ir daudz dažādi paveidi. Un viena arī no pieminamām izmaiņām ir, ka mēs šobrīd jau būtībā katram epilepsijas pacientam spējam šo diagnozi noformulēt individuālā līmenī. Līdz ar to arī gan izmeklēšanas plāns, gan ārstēšanas plāns ir stipri individualizēts. Attiecībā uz izmeklēšanas iespējām, ja, tad joprojām visā pasaulē ir tā problēma, ka epilepsija kā diagnoze uzstādām balstoties uz lēkmju aprakstu. Tas īsti nav mainījies. Mums palīdz mobilie telefoni vai citas kameras, kas ļauj nofilmēt un precīzi saprast, kas notiek lēkmes brīdī. Tā vairāk ir izaugsme visas pasaules līmenī, tā skaitā arī Latvijā. Kas ir nācis klāt, tad tiešām ir šī precizējušie izmeklējumi, kas ļauj noteikt precīzu epilepsijas tipu. Un ja mēs runājam par elektroencefalogrāfiju, kas ir tāds novērtē smadzeņu funkcionālo aktivitāti, tad šobrīd mums ir pieejama ne tikai īstermiņā elektroencefalogramma uz dienas laikā nomodā, bet arī miegā. Arī ilgtermiņa elektroencefalogrāfija, kur mēs varam vērot pacientu specializētā telpā, kādā mēs atrodamies šobrīd vairāku nedēļu garumā. Ja, tad cilvēkam tiek pievienots encefalogrāfs, paralēli tiek filmēts, mēs sagaidām lēkmi un tad varam precīzi saprast, kas tā par lēkmi, kā tā ārstējam. Plus elektroencefalogrāfiju mēs varam veikt arī tieši smadzenēs ievietotiem elektrodiem, tā saucamā stereotaktiskā elektroencefalogrāfija. Atsevišķos gadījumos arī tas ir nepieciešams, lai precizētu, kurā smadzeņu apgabalā šī lēkme sākās. Tad mēs veicam arī elektroencefalogrammu ķirurģijas laikā. Tad, piemēram, ja cilvēkam tiek veikta epilepsijas ķirurģiskā ārstēšana, lai precizētu, cik lielu apgabalu būtu nepieciešams operēt, tad mums arī palīdz elektroencefalogramma operācijas laikā. Plus tādas iespējas, ka operācijas laikā mēs varam veikt saucamo neiromonitorēšanu. Ja, tas nozīmē, ka operācijas laikā mēs varam sekot, lai ķirurgs neskar kritiski svarīgas smadzeņu zonas, piemēram, kustību centru, valodas centru, redzes centru. Ja, tad tas arī ir pēdējo gadu tāds jauninājums, kas agrāk nebija pieejams. Ja runājam par radioloģisku izmeklēšanu, tad arī Latvijā būtībā ir līdzvērtīgi pasaules vadošiem centriem pieejami gan magnētiskās rezonanses aparatūra, gan pozitrona emisijas tomogrāfija, savienojumā ar datortomogrāfiju, plus arī pēcapstrādes metodas. Ja, mēs skatāmies ar cilvēku aci uz magnētisko rezonansi, tad tur ir pieredzes un interpretācijas jautājumi, bet ir pierādīts, ka ar speciālu programmatūru mēs varam cilvēka uzmanību vērst uz aizdomīgiem smadzeņu reģioniem, kur varbūt iedzimtas smadzeņu attīstības anomālijas, kas izraisa epilepsiju, ko ļoti grūti ar cilvēku aci ieraudzīt. Šāda programmatūra arī mums ir pieejama un ir jau vairākiem cilvēkiem palīdzējusi.
Nu, un par ģenētiku, un tas vispār ir kosmosa salīdzinoši, bet te arī jāatzīst, ka arī visā pasaulē tas izrāviens ir bijis milzīgs, ne tikai Latvijā, bet mums ir izdevies, jāteic, noķert vadošos pasaules centrus saspiestā laikā. Ir pēdējos gados atklāti vairāki simti gēni, kas izraisa epilepsiju, un parādās tā saucamā precīzijas terapija, ka atkarībā no tās ģenētiskās problēmas mēs varam zināt, kuras zāles būs vislabākās konkrētam cilvēkam un no kurām zālēm varbūt vajadzētu izvairīties. Ja, tas arī Latvijā ir pieejams. Medikamentu klāsts arī ir ievērojami palielinājies, kā ārstēšana iespēja. Pasaulē ir ap 30 medikamentiem pieejami, tad individuālas kompensācijas ietvaros mēs varam dabūt Latvijas pacientiem gandrīz jebkuru šobrīd. Nu, un attiecībā uz ārstēšanu arī šobrīd visas vadošās ārstēšanas iespējas Latvijā ir pieejamas. Tad, kā jau minēju, medikamenti liels plašs klāsts, tā skaitā ļoti precīzi atbilstoši šai ģenētiskai epilepsijas formai. Tad nākamais ir tāda ketogēna diēta, speciāla diēta, ļoti medicīniski uzraugāma un matemātiski aprēķināma, ļoti efektīva ārstēšanas metode, kas lietojama gan bērniem, gan pieaugušiem. Tad neiromodulācijas terapijas, tas ir tā saucamā klejotāja nerva stimulācijas terapija pie klejotāja nerva. Tiek pievienots speciāls elektrods un stimulators, kas veic caur šo nervu smadzeņu stimulāciju, tādējādi samazinot gan liekumu biežumu, gan stiprumu. Un, protams, ķirurģiskā ārstēšana, kas būtībā epileptoloģijā ir tas augstākais punkts. Ja izdodas konstatēt vienu smadzeņu apgabalu, kur tās epilepsijas lēkmes rodas un pārējās smadzenes ir veselas, tad daudzos gadījumos izdodas atbrīvot cilvēku no epilepsijas uz visiem laikiem. Pat tad, ja citas ārstēšanas metodas nelīdz, tā skaitā zāles vai stimulācijas vai diēta.